Komandas vadīšanas kurs ir, es teiktu, tiešām brīnišķīga iespēja vadītājiem sanākt kopā un apgūt tādas gan pamatprasmes, gan prasmes, kas ir balstītas uz pēdējā laika, gan pētījumiem, gan labajām praksēm, ko es redzu gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos, gan arī uz metodēm, kas nāk no tiešām jaudīgiem arī pasaules uzņēmumiem. Tas, kas tur notiks šajās mācībās, būs iespēja saprast vispār, kas tad ir komanda, jo, es teiktu, realitātē mēs bieži runājam par komandu, ka tā nav komanda. Būs iespēja paskatīties, kādas ir komandu veidi, un kurš tas komandu veids atbilst tavai komandai. Paskatīsimies uz komandu arī no sistēmas perspektīvas un ieraudzīt, kas tavā konkrētajā komandā strādā un kas ir tās lietas, ko tā komanda iestrēgs. Arī mazliet par to, kā komanda attīstās, jo bieži vien mums ir tā sajūta, ka komanda ir noteiktā stāvoklī, vai viņa ir noteikti uzreiz ir tāda augsta snieguma komanda. Patiesībā komanda līdzīgi kā cilvēks, viņa nepārtraukti aug un mainās. Un ļoti būtiski kā vadītājiem ir saprast, kāda ir vadītāja loma katrā no šiem posmiem, lai es labāk palīdzētu tai komandai attīstīties. Protams, kas man liekas ir svarīgākais, ka šīs mācības būs ārkārtīgi praktiskas, viņas būs ļoti pielietojamas pēc tam arī savā ikdienas darbā, un es domāju, ka varēs arī paši uz savas ādas vadītāji piedzīvo, ko tas nozīmē man būt kā daļai no komandas, lai es varētu vadīt savu komandu veiksmīgāk.